brīnišķīgs sestdienas rīts. Aleluja! Slavu Jēzum Kristum. Jēzus šajā naktī man jau 4 naktī pamodināja, lai es meklētu viņu vaigu, un ir pavadīts vairāk kā 3 stundas ar Dievu kopā, un ir brīnišķīgi viņa klātbūtnes sajūta, jo viņš ir dzīvs, viņš ir reāls, viņu var piedzīvot, viņš ir mūsu vidū. Jēzus ir mūsu vidū, viņš izmaina mūsu dzīves, viņš svētī mūsu ik brīdi. Halleluja, pie Jēzus nav pārmaiņu ēnas, un Jēzus šodien man īpaši runā, ka Jēzus Kristus ir tas, kas dod gribu dzīvot. Halleluja, ka viņš ir tas, kas dod katram cilvēkam gribu dzīvot, baudīt šo dzīvi un piedzīvot. Un tikai ar Jēzu Kristu var piedzīvot reāli prieku savā dzīvē, reāli mīlestību savā dzīvē, reāli mieru savā dzīvē. Un viņa vadību un viņa svētību tikai kopā ar Jēzu Kristu. Tad, kad es biju tāds jaunietis, tīns, ja, es vienkārši es sevi nemīlēju tajā laikā, un es teicu, priekš kam es tāds esmu nācis šajā pasaulē, kāpēc esmu vispār dzimis, un kādēļ es dzīvoju. Bet tad, kad Jēzus ienāca manā dzīvē, tad, kad viņš ienāca manā dzīvē, man ir prieks uz sevi lūkoties. Dievs ir tas, kas apveltīja man ar to spēju, kad es spēju savu mīlēt. Un kad man ir prieks dzīvot, un tad, kad es nelūdzu Dievu, tad laiks bija, kad es nelūdzu, aizēju uz darbu, esmu nomākts. Man nav prieka manā dzīvē. Nav prieka nekāda, bet tad, kad es esmu kopā ar Jēzu Kristu, viņš dod prieku, viņš dod jēgu manai dzīvē, un es aizēju uz darbu pilnu enerģijas, pilns prieka, un es varu priecāties par šo dzīvi, jo Jēzus ir reāls manā dzīvē, viņš ir manā sirdī, un viņš var būt tavā sirdī, un ja viņš iedod prieku un jēgu manai dzīvē, gribu dzīvot šeit uz zemes, tad arī viņš var to iedot arī tavā dzīvē, gribu dzīvot, baudīt šo dzīvi, jo nekas nevar cits iedot laimi šeit uz zemes, ka tikai Jēzus Kristus. Viņš dod gribu dzīvot, un ja tu esi tuvu pašnāvībai, tad meklē Jēzu Kristu, viņš iedos gribu un jēgu tā dzīvē, ka tu gribēsi dzīvot, kad tu priecāsies par katru nodzīvot dzīvi, vienkārši ieaicini Jēzu Kristu savā sirdī, saka, Jēzu, katrs, kas piesauks viņu vārdu, taps izglābts, saka, Jēzu, ienāc manā dzīvē, esi man dzīves kungs, esi man dzīves glābējs, mazgā mani, tīri mani, šķīstī mani, Jēzu ar savām svētajām asinīm, ienāc manā sirdī, esi mans kungs, esi mans glābējs, esi mans Dievs, Jēzu, ar šo dienu man dzīve pieder tev, tu esi mans glābējs, tu esi mans Dievs, Jēzu, Jēzu, piesauc viņu vārdu, un tu tapsi izglābts. Un šodien es lasīšu 9. psalmu, Dievu vārdu, un dziedātāju vadonim Dāvida dziesmu pēc melodijas mirst par dēlu. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Es priecāšos par tevi un līksmošu un dziedāšu tavam vārdam. Tu esi augstākais, mani ienaidnieki ir atkāpušies. Ir krituši un gājuši bojā tavā priekšā, jo tu esi iztiesājis man taisno lietu, es esmu sēdējis savā goda krēslā kā taisnīgs tiesnesis. Tu esi iztrūcinājis neticīgos un iznīcinājis bezdīvīgos, un viņa vārdus tu esi izdzējis uz mūžu mūžiem. Naidnieki gājuši bojā un satriek gruvešos uz mūžīgiem laikiem, pilsēta ko drupās un to piemiņu zudus līdz ar tām pašām. Bet tas kungs valda mūžīgi, un savu goda krēslu viņš cēlas, lai turētu tiesu. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības, un viņš lems pār tautām pēc patiesības. Tas kungs ir patvērums tam, kas apspies un tvērsme bēdu laikā. Uz tevi paļaujies, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet tos, kas tevi meklē. Dziediet tam kungam, kas mājo Ciānā, tautu vidū daudzniet viņa darbus. Jo viņš atriep asinsdarbus un piemin nelaimīgos, viņš neaizmirst lūgšanas. Esi man žēlīgs, kungs, uzlūko manu postu, ka es ciešu no saviem ienaidniekiem. Tu esi tas, kas mani atrauj no nāvis vārtiem, lai es daudzinu visu tavus slavas pilnos darbus un Ciānas meitas vārtos gavulēju par tavu palīdzību.
Citas tautas ir nogrimušas bedrē, ko pašas rākušas, tīklā, ko viņas izlikušas sapinusies viņu pašu kāja. Tas kungs ir parādījis sevi, viņš turējis tiesu un netaisnājis ir sapinies savu roku darbā, lai bezdievīgos aizrauj pazemi un lai nogrims tajā visas tautas, kas Dievu aizmirsušas. Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī zudis uz laikiem apbēdināto cerību. Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu, tev vaiga priekšā. Iztrūcina tās ar kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki. Halleluja! Es pateikšos tam kungam. Halleluja! Es pateikšos tam kungam no visas sirds, un es sludināšu visus tavus brīnumus, un es priecāšos par tevi, un līksmošu, un dziedāšu tavam vārdam. Halleluja! Es sludināšu visu brīnumu darbus, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, jo viņš ir reāls Dievs. Viņš ir reāls, un pie viņa nav pārmaiņu ēnas, pie viņa nav pārgrozības ēnas. Slava tev, kungs! Es līksmošu un dziedāšu par Jēzu, jo viņš izmaina manu dzīvi, un man varbūt ir daudz ko stāstīt, un nepietik laiks par to, ko Dievs dara manā dzīvē, bet esmu pateicīgs par visu, un es ticu, kad šajos video rullīšos es pastāstīšu par to, ko Jēzus dara manā dzīvē, jo viņš ir reāls, un viņš ir spēcīgs. Halleluja! Šeit rakstīts, ka Dievs ir taisnīgs tiesas. Tad, kad Jēzus tika pacelts debesīs, ja kāds nezin, tad Jēzus nomira Golgātā pie krusta par mūsu grēku dēļ. Mūsu grēku dēļ. Viņš nāca šeit ar zemes kā bērns. Viņš piedzima no jaunavas Marijas caur svēto garu. Viņš tika ieņemts no svētā gara. Halleluja! Viņš piedzima no jaunavas Marijas, un viņš nāca šeit uz zemes, un viņš atnesa Dievu valstību šeit uz zemes. Viņš atnesa cilvēkiem brīvību, kad ļaunie gari izgāja stiprā balsī brēkdam no cilvēkiem, kad paralītīti un tīzli tika dziedināti, kad akliem viņš dāvāja gaismu, ka viņš atnesa prieka vēsti Jēzus uz šo zemi, šī zemē, un viņš glāba cilvēkus, un cilvēku pulki bija ap viņu. Un Dievs viņus dziedināja, un tad, kad 3 gadus viņš kalpoja intensīvi, 30 gadu vecumā viņš iesāka savu kalpošanu, un 33 gadu vecumā viņš beidz 3 gadus, viņš intensīvi kalpoja cilvēkiem, atnesa Dievu valstību, un Jēzus pēc tam, viņš tika nodots farizējiem raksturmācītāju rokās, Pilāta rokās, un viņu piesita krustā, un kāpēc viņš gāja? Viņš teica, tāpēc, ka es eju, lai glābtu šo cilvēci. Jānis liecināja par viņu, lūk, Dieva jērs, kas nes šīs pasaules grēkus. Jēzus nes šīs pasaules grēkus, un viņš samaksāja Golgātas krustā par mūsu grēkiem, jo tad, kad mēs grēkojam, mūsu alga ir nāve. Mūsu alga ir nāve. Un ja Bībele Dievvārdā teica, ja kāds saka, ka viņam nav grēka, tad viņš ir melis un patiesības nav viņā. Jo mēs visi esam grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Mēs visi esam vainīgi Dievu priekšā. Un ja mēs grēkojam, mūsu alga ir nāve. Bet Jēzus samaksāja par mūsu grēkiem, par mūsu lāstiem, par mūsu slimībām, par mūsu sārgām, par mūsu neveiksmēm. Pilnīgi par visu samaksāja Golgātā pie krusta, lai mēs būtu laimīgi. Un Jēzus viņu piesita krustā, viņu ielika kapā, bet 3. dienā viņš augšām cēlās. Un viņš ir dzīvs mūžīgi mūžām. Un viņš tika parauds debesīs, un mācekļi to redzēja. Un tad, kad Jēzus aizgāja debesīs, kad Tēvs paņēma Jēzus pie sevis, tad 2 vīri spīdošās reizes, tad 2 eņģeļi stāvēja un teica, ko jūs skaties galilieši uz debesīm. Tāpat Jēzus, kā viņš aiziet debesīs, tā kā viņš nāks atpakaļ. Un Bībelē teica, kad viņš nāks un tiesās šo zemi, viņš nāks un tiesās šo zemi kā taisns tiesnesis, un viņš mums šķirs kā āžis no avīm. Un avis pa labo roku un āžus pa kreiso roku. Un āži ir tie, kas spirojas pretī Dievam un kas negrib nākt pie Jēzus un kas grib dzīvot savu dzīvi bez Kristus. Viņš ir taisnīgs tiesas. Viņš iztiesās šo pasauli. Ja šodien cilvēki dzīvo un dara, kā viņi grib, reiz viņi stāsies Jēzus priekšā, jo reiz
Bībelē teica, visi ceļi locīsies viņa priekšā, un visas mēles apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs. Un ja tu šodien domā, ka tu nekad nestāsi, tu stāsies Kristus priekšā, jo viņš ir taisnīgs tiesas, un viņš izlems mūsu lietu. Un arī šeit virs zemes viņš ir taisnīgs tiesas, un viņš izlems lietu pret mūsu pretinieku, pret velnu, pret dēmoniem, pret ļaunajiem gariem, pret visiem, kas vēlas mūs aizvest prom no Kristus. Viņš ir reāls Dievs, un Jēzus var palīdzēt. Viņš saka, viņš palīdz, viņš tāpat kārdināts ciets, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Un pie viņu var nākt katrs, aleluja, un piedzīvot viņu. Viņš palīdzēs mums iet šo ticības ceļu Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Slavu Tavam kungam! Jo Dievs uzklaus visas mūsu lūkšanas, un viņš ir palīgs mums, viņš dod jēgu dzīvei, ka mums ir griba dzīvot un priecāties par šo dzīvi un būt laimīgiem. Esiet svētīti Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Amen! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība ir un paliek ar jums vienmēr Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.